Halo, te vēl vispār kāds ir? Pagājušajā gadā šajā te YouTube kanālā publicēju tieši vienu video. Un pirms es to video biju publicējis, bija pagājis vēl gads, kopš biju publicējis iepriekšējo video. Un nu jau ir 2025. gads, un es jums nevaru izskaidrot vārdiem, cik ļoti man šis viss pietrūka. Un kā redzat, soliņš ir joprojām šeit pat, arī pilsdarbs joprojām ir šeit pat. Principā nekas jau baigi nav mainījies tā, vai ne? Tikai manis šeit nav bijis vispār. Nu labi, tiesa gan tādu īsā veidu saturu es esmu diezgan regulāri visu laiku licis tagad iekšā gan TikTokā, gan Instagramā, Facebookā, bet YouTube'ā no manis ir bijis pilnīgs klusums. Un mums kaut kas jādara lietas labā, nu tā nevar, vai ne? Tā kā šodien es esmu šeit uz savu ričuka, un šodien mēs brauksim uz kādu pamestu vietu, uz pamestām vairākām ēkām, un plus tur nav tikai pamestas ēkas, bet arī pamests auto. Es ceru, ka viņš joprojām tur ir. Es tajā vietā biju kaut kāds 2 gadus atpakaļ, un varbūt tā auto nemaz tur nav, varbūt mājas jau atjaunotas. Bet aizbrauksim uz turienu un iečakosim, kā tad tur izskatās. Aiziet! Aizdomas par to, ka es esmu saģērbies pārāk silti. Kā no rīta pastījos un bija tāds, 0 grādi ārā. Baigi augsts būs. Bet pa dienu gaisa sasils jau līdz +7, +9 grādiem. Un ārā laiks brīnišķīgs. Pēc 2 dienām vispār ārā būs jau 16 grādi plusā, tā kā pavasaris ir klāt. Ārā ir tik silts jau, ka es esmu jaku novilcis. Bet, zin kā, tagad nedaudz sasvīdis un braukt tālāk džempītī, laikam nebūtu tā prātīgākā ideja. Tā kā būs noteikti tā jaka jāvelk apakaļ. Bet jā, maza pauzīte, padzerties, atpūsties un tā jau laidīsim tālāk. Tālu jau vairs nav palicis. Jā. Come on. Es jau redzu, ka auto vēl ir joprojām turpat. Beidzot varam sākt exploration. Var sakot, šeit ir viena māja, kas, ir bijusi vienkārši kaut kāda privāta māja. Tur tālāk ir kaut kāds šķūnīts, klēts vai kaut kas tam līdzīgs bijis, bet tā galvenā lieta, kas man šajā visā vietā piesaistīja, bija šī te automašīna. Cik jau no viņas te palicis pāri. Bum! Kas mums tas ir? Mitsubishi. Labi, sākumā izpētīsim, kas ir šajās te ēkās, un tad atgriezīsimies pie šī te vāģa. Redzi, te bijuši pat pakešu logi. Pieļauju, ka šeit viss beidzies salīdzinoši nesen. Ko mēģināsim ieiet iekšā, ja te vispār to var izdarīt. Jā, te uzreiz var redzēt, visticamāk, kāpēc šeit viss ir pamests, laikam ir bijis ugunsgrēks. Jā, jumtam pilnīgi kaputa. Jā, teicis, te ir pamatīgi, jā. Kāds vēl skapis. Aizkariņi arī palikuši. Kas tam mums ir šeit? Kā durvis ir degušas. Īstenībā, kā es šo vietu vispār atradu, man kāds skatītājs sen atpakaļ, jau vairākus gadus atpakaļ, kāds 3, man liekas, vismaz, bija atsūtījis e-pastā koordinātas, reāli koordinātas, cik tur ciparu, uz kādu vietu ar ieteikumu, hei, tev vajadzētu kādreiz šeit atbraukt, uzfilmēt video. Un tad es iesitu tās koordinātas Google Maps, un izskatījās tāda nekurienes vidū vienkārši kaut kāds tāds koku pleķītis, vai ne? Visur apkārt ir vienkārši arumi. Un es domāju, hei, varbūt jāizbrauc, jāpaskatās, kas tas vispār ir, un tad jau skatīsies, vai vērts kaut ko filmēt vai nē. Un tā es te atbraucu un uzreiz sapratu, ka nē, šeit ir jāatbrauc ar jums kopā. Bet, jā, pati māja
ir diezgan izpostīta, nekas īsti nav palicis pāri no viņas. Un, jā, cik es noprotu, tur ir bijis ugunsgrēks. Cik daudz sniegpulkstenīšu. Wow! Visur pilns ar viņiem. Nu, ko iesim iekšā tajā šķūnī. Pilns ar visādām pudelēm. Visādas slēdži, sūldzītes. O, te ir diezgan tumšs. Jā, te noteikti bijuši kaut kādi lopi, cūkas vai kaut kas tam līdzīgs, govis. Es domāju, ka dosimies uz to Mitsubishi, vai ne? Es jau uzreiz redzu, kā tie sēdekļi ir apsūnojuši. Pazies te augšā. Stūri arī. Te viss. Nu, ko mēs te varam arī iesaisties viņā? Kur arī numurzīme. Un es tikko ieraudzīju kaut ko tādu, ko es negribēju ieraudzīt. Ok, tur ir normāls pūznītis. Ok, uz turien mēs noteikti vairs neiesim. Man gribās iekāpt šajā mašīnā kaut kā. O, tur ir arī suncītim bijusi mājiņa. Nu ko? Kur laidīsim? Nu vot. Tas automāts bijis. Ko liekam? Draivā un maucam, ne? Pūp, pūp. Bet nu, diemžēl, jā. Mašīnīte ir tāda, kāda viņa ir. Un ko es domāju, šis ir labs thumbnails noteikti, vai ne? Labi, es domāju, es kāpšu ārā no šejienes. Kamēr tās bites nav atlidojušas uz šo mašīnu, varbūt viņam šeit arī kāds pūznis iekšā uzveidots. Jā. Bet nu tālūk, reku arī bijis liels, plašs dārs ar ābelēm un visādiem ogu krūmiem noteikti. Bet tagad, diemžēl, viss ir pamests un aizmirsts. Un man ir baigi liela aizdoma, ka tā arī viņš te paliks viss. Lai gan viens no maniem vecajiem video, kur bija tā māja, uz kur es braucu un arī eksploroju, tā māja tagad ir atjaunot un tur reāli dzīvo cilvēki iekšā, un man bija tāds wow! Tā kā varbūt šis video palīdzēs kādam pieņemt lēmumu un atjaunot arī šo vietu un beigās šeit smuki dzīvot. Ok, tagad laiks uzfilmēt video priekš TikTok un Instagram. Ja tu varbūt man neseko tur, tad pieseko. Tur es taisu tādas tā kā fotomisijas ar veciem telefoniņiem, kā piemēram šo OnePlus 5. Un, respektīvi tā doma ir tāda, ka es vienkārši taisu bildes, viņas lieku arī uz ekrāna, kas man tur beigās sanāk, un parādīju to, ka arī ar ne jaunākajiem iPhone'iem un jaunākajiem telefoniem, dārgākajiem, var panākt ok rezultātu arī ar šis, laikam, 17. gada telefons. Un es tur esmu filmējis arī ar 13 gadus veciem maziem telefoniņiem. Labi, es domāju, tas arī būs viss. Es dodos atpakaļ uz Dobeli. Tā kā, ja tev patīk šis video, uzspied laiku. Un jau pavisam drīz dosimies nākamajā piedzīvojumā. Tā kā, pīsiņš.